Katra raža sākas ar izvēli. Apskatīsim, ko šogad piedāvā Dekalb. Viena no mūsu puspunduru hibrīdajām šķirnēm – DK Sefor, kas sniedz iespēju rapsi audzēt un novākt vienkāršāk, pateicoties mazam augumam. Mazāks augums, mazāka biomasa, līdz ar to tas dod iespēju audzēt rapsi ar mazāk intensīvām tehnoloģijām un zemākiem ieguldījumiem. Sefor ir piemērota agriem sējas termiņiem, jo rudens attīstība ir lēna. Augi veidojas kompakti, ar augšanas punktu tuvāk augsnes virskārtai, un lapas ir vairāk izvirzītas uz sāniem nekā uz augšu. Pie normāliem laikapstākļiem un atbilstošiem sējas termiņiem bieži vien auga augšanas regulātoru lietošana nav nepieciešama. Šķirne ir piemērota audzēšanai dažādos augsnes tipos, kā arī tā ir izcila ziemcietība, un tā būs labi piemērota audzēšanai reģionos, kur ir īpaši bargas ziemas vai daudz meža zvēru. Augu attīstība pavasarī ir vidēji strauja, ziedēšanas un nogatavošanās laiks ir agrs, tādēļ Sefor būs viena no šķirnēm, kur uz lauka varēs kult visagrāk. Neskatoties uz iespēju puspunduru hibrīdo rapsi audzēt ar zemākiem ieguldījumiem, tas tik un tā uzrāda ieguldījumiem proporcionāli augstas ražas. Šķirne DK Sefor ir piemērota gan ekstensīvai, gan intensīvai audzēšanai, un ražas līmenis ir proporcionāls ieguldījumiem. Izvēlies pārbaudīto un sēj ar pārliecību.